Sveicināti! Šodien mēs jums nodemonstrēsim, kā notiek eksotermiska ziloņu zobpastas iegūšanas reakcija šajā pavisam vienkāršajā un neilgajā eksperimentā, kurā mēs pie ziepju šķīduma pievienojam ūdeņraža peroksīdu. Bum! Galvenais, ka šeit notiek, ka šeit rodas putas, un tas ir ūdeņraža peroksīds, sadalās par skābekli un ūdeni. Un kālija jodīds te ir kā katalizators, un skābeklis ir tas, kurš uzrauj šo visu gaisā. Otra reakcija, kas notiek paralēli šeit, ir tas, ka kālija jodīds dēļ ūdeņraža peroksīdu un rodas kālija hidroksīds. Rodas kālija hidroksīds un jods 2. Un jā, šīs abas reakcijas notiek paralēli. Šī reakcija ir viss, kas rodas, un šis skābeklis izdalās uzraut to visu gaisā, un kā var redzēt, tur joprojām izdalās. Šī reakcija ir eksotermiska, tā saražo diezgan daudz siltumu. Tur, protams, tam video nevar redzēt, bet izdalās garām, kad reakcija notiek. Jā. Paldies par uzmanību.